Protams, ka atbrauc mājās, nedaudz atpūtos un rezultāts ir tāds, ka viss jau ir uz galda. Šarnīrs jau ir izprasēts ārā. Nu, nevis izprasēts, bet šoreiz krūspīlēs izsists. Nevar saprast par gultni tāds galīgi brīvs. Bet nu šodien nečakarēšos. Ja jau vēl negaudo, tad es viņu neko nedarīšu. Runājot par lodbalstu, nu, labi, viņš tāds vaļīgs ir. Bet vai viņš ir tā kā tiešām klabējis? Nevar saprast. Tāds. Nu, vaļīgs viņš ir, tāpēc mainam nost. Jā, gribēju vēl atrādīt sakopu zobus uz puses. Pieslīpēju padrabināju ārā rūsu, jo viņi bija aizauguši tā kā ciet. Un jaunais ABS dačiks ir strīķēts. Bet nu viņš jau strādā, tā kā vajag laikam pie izjaukšanas šādas arī sakopt to zobratu, lai viņš nestrīķē dačiku. Bišķiņi ar fleksīti nogāja lapiņu ripu un ar meiselīti iztīrīja visus zobiņus. Vajadzētu būt baigi čotki. Baigi interesanti. Parakājos savā Voyager lietu kastē un tadā! Es atceros, ka man bija šarnīrs viens, kuram es vienreiz noņēmu nost gumiju. Bet to, ka man ir vēl viens svežaks, es tā kā biju aizmirsis un ir pat īstais. Īstais nosim, lai izskatās. Viņš taču ir izļurkāts, neturās taisni. Nice! Jūtos kā laimējis loterijā atkal. Starp citu, mans draugs Šmits ar YouTube kanālu Rokas eļļā. Man iemācīja lifehacku, kā šitos te gredzenus var uzlikt normāli virsū šarnīru gumijai. Jo šajā gadījumā, lai šarnīru iepresētu iekšā, nācās gumiju ņemt nost, jo tā gumija ir resnāka par to sēžu, kas ir tajā plauktā. Un tātad parādīšu, kā var uzģērbt virsū, jo vienkārši ar pirkstiem šitos drāti stipro viņu nekādīgi. Nu, tāpēc paņem plasmas savilcēju, iever un mauc virsū. Jānis man šito rādīja, pats darīšu pirmo reizi. Gan jau kā uzpsihot arī vajadzēs. Kā nu te bija? Paņem tā kā to galu noliek lejā apmēram tajā līmenī, kur jābūt, un tad slidina plasmas savilcēju apkārt un tādā veidā var viņu virsū, tā kā velk viņu lejā. Nesagāja. Viņu jākontrolē, lai viņš viss ir nogājis pietiekami zemu. Nu. Kur man bija sākums? Te bija sākums. Viņu varbūt ir velkot plasmas savilcēju jāpavar vaļā. Jā. Un varot vaļā jāspiež viņu lejā. Un voilà! Oh my god, es agrāk tā esmu pakarējies ar šito. Jāpiekārto galiņš. Un klikt, un viss ir vietā, un viss ir stingrs. Un viss ir čopa. Kā es ar tām stīpām esmu čakarējies, un nekādīgi. Ar šitā hops un čik vietā. Stunda darbiņš, un viss salikts. Kas man atliek? Tagad man atliek izdomāt tā čotka, kā varētu vēlreiz pamēģināt labi noregulēt savirzi. Jo man mašīna ritīgi velk uz labo pusi. Ko es darīju? Es nofiksēju stūri tādā pozīcijā, kādā viņai vajadzētu stāvēt. Tad it kā ar šņori piedzinu šo priekšējo ratu, tā kā kreiso priekšējo ratu pēc aizmugurējā, tā kā lai viņi skatās vienā līnijā. Un tad uzskrūvēju te uz diska tā kā L profilu tādu garu, uz otru disku uzskrūvēju un mērīju starp tā kā iekšmalu un ārmalu L profiliem vai sakrīt attālumi. It kā noregulēju visu labi, bet mašīna ritīgi velk uz labo pusi.
vinnēja kāds no riteņiem, kuriem nav pareizi savirs. Un ko es sāku skatīties, ka tad, kad uz pacēlēju mašīnu karājās, viņai tā kā no reikas tās ķegas uz pirkstiem iet uz leju. Un sanāk kas, ka ja tu tajā brīdī noregulēji precīzi savirzi šito te, kā abi rati skatās taisni, tad nolaižot uz riteņiem tās ķegas iztaisnojās. Un attiecīgi savirzi aiziet uz iekšu. Tā kā abi rati skatās uz iekšu. Un nu tā pēc ģeometrijas vajadzētu būt. Vismaz, ja ar paceltiem līkiem, nu, atslābinātiem ratiem, tu tur noregulē uz milimetriem, tad nolaižot lejā tieši tie milimetri visi aiziet un tur kļūst par, nezinu, pus centimetru vismaz uz iekšu. Tā kā tagad man ir ideja atlaist vaļā pirkstus, pacelt augšā, nu, lai ērti es varu atlaist vaļā kontruzgriežņus pirkstiem, atkal nofiksēt stūri, atkal pamēģināt atmest pret aizmugurēju riteni vispirms šito ratu pirmo ar riepām virsū. Un tad doma ir tāda, ka es viņu nolaižu uz bluķiem, lai es varu tikt apakšā ērti, nu, vismaz palīst apakšā zem mašīnas. Un tad jau, kad viņi stāv uz riteņiem, tad pamēģināt pamērīt iekšmalu, ārmalu, tā savstarpēji starp riteņiem. Moška man šitā sanāks labāk. Tā kā pamēģināsim. Re, kur man stāv bluķi, uz kuriem tikko stāvēja mašīna. Un šitā te es vienkārši pievilku leņķus ar stropīti cauri ritenim. Tīri pārbaudīt manu teoriju. Un jā, nolaižot uz riteņiem, es tagad nomērīju starp iekšmalu ārmalu ir vienāds attālums. Un tad, kad pacēlu augšā, es vēlreiz pamērīju un ir 6 mm atšķirība. Iekšmalā palika, tūlīt pateikšu, ko viņa palika. Jā, tā tad iekšmala palika mazāk paceļot augšā. Ot tā. Interesanti tomēr. Bet, nu, nebija tā, ka šausmīgi man tas rats tur būtu bijis izvirzīts uz āru vai kā. Šitas skatījās nedaudz pa kreisi. Tad varbūt šitas bija tas, kas dzina pa kreisi. Un tāpēc man vajadzēja stūri griezt. Šitas bija tas, kas dzina mašīnu pa labi, tāpēc man stūri vajadzēja turēt pa kreisi. Nezinu, rīt pārbaudīšu, šodien vairs nebraukšu. Visu laiku gribās noķert to savirzes noregulēšanu mājās, kaut vai man būtu jāuztais kaut kādi gadžeti, ko es pieskrūvēju mašīnai vai mašīnas kaut kā nolieku. Vienkārši es tik bieži izārdu ritošo daļu pa šito Grandas ceļu braukājot, kā nu, man tas ir finansiāli neizdevīgi visu laiku braukt, un tagad es nezinu pat, cik maksā savirzes mašīnām. Ja es uzlieku jaunus pirkstus un nav nekāda čakara, es pieņemu tāpatās ap kaut kādu 50 eiro tagad maksā. Jo, nu, es miljonus gadus neesmu bijis. Un man katru reizi maksāt par savirzi, un tad es noregulētu savirzi, un man ir nākamā kaut kāda buks izdauzīta vai kas, nu tāds. Es zinu, ka tā nav raķešu zinātne, savirzes regulēšana, bet gribās saprast, kādu gadžetu vajadzētu, un varbūt statīvus jāuztais, uz kuriem es šitādu ķieģeļu veidā var nolaist mašīnu, kas ritenim viegli ļauj grozīties, bet viņi ir pietiekami augstu, lai ērti zem viņas apakšā saregulētu reiku. Jautājums ir kādās līnijas notrāpīt starp aizmugurējo priekšējo ratu un ratiem savstarpēji tā čotka. Nu, nav viegls darbiņš, bet es domāju, ka šodienai pietiek. Gan jau kā arī šim video materiāls pietiek. Nu, draugi, bēdīga ziņa par manu Voyageri. Vakardien, tagad tā nedaudz atskatoties, vakardien braucot pa šosē, likās, ka kaut kas iečīkstējās. Bet nospriedām čomu, ka tas ir vējš, tā iesilpojās. Nu labi, šodien iesilpojās tāpat, un tad bija tāds blieziens, nu tā kā motors ritīgi noraustītos. Pārbrauc te pāri šosejai, te pat tās līčos piestāja malā. Nu neesmu jau loks, bet sajūtām jau apmēram saprotu, ko tēma, jā. Atpakaļgaitas vairs nav. Uz priekšu ieslēdzot draivā, tur liekas, ka maļ kopā visu. Tā kā šitā te uz sitienu man izģērbās ātrumkārba. Un tā izģērbusies viņa ir tā nopietni pēc
visiem simptomiem. Tā kā tagad ir baigais tāds jautājums, cik tas maksās? Un vai ir jēga, protams, droši vien, ka 2 metrus pirms apskats stulbi. Bet uz apskatu šitāds es aizbraukt nevaru. Loģiski nevaru. Jā, nu tā. Tā kā jauna sērija manā Voyager stāstā sākas. Tagad gaidu, kad čoms atbrauks pie manis. Jautājums, vai neitrālajā viņa kaut cik ripo, vai varēs pavilkt, ja vajadzēs vilkt. Tad, kad reāli citiem cilvēkiem ir problēmas ar to, ka viņiem vadības bloks nosprākst, un tur nevar ielikt ātrumos, un tajā lodziņā viņiem rādās visi ātrumi tur pēc kārtas, un tā. Tad rūdis ir tas, kuram jāizšķīst kaut kam mehāniski ir. Tikko jau paspēju paskatīties video, kad softa versija nav jēga skatīties uz kārbus, ka galvenais, lai viņai tas kārbus kods sakrīt. Nu, tā kā meklē citu kārbu. Tā kā draugi, es esmu kārbus meklējumos. Karoči, pavilkt nevaram. Mēģināšu atrast ātrumu, kurā viņa vēl kaut cik brauc, jo neitrālajā velkot viņa... Sev neredzu ceļu aiz tevis! Es neko neredzu! Nu, ot, neitrālajā ieliekot, domāju, ka, man motors darbojās, ka varēs pavilkt. Neitrālajā velkot ir tāds sev tā kā ķieģeļus maisītu pa kārbu. Tā kā paskatīšos, vai es uz kaut kādu 3. vai L, vai es nezinu, kaut ko varu apgriezties vispār. Un pabraukt kādu gabaliņu, varbūt šosejai tikt pāri. Ui, kas pa skaņu. Stulbākā vieta ir tā, ka man ir jātiek pāri Tallinas šosejai. Tas ir vienkārši pilnīgs čau. Ja viņi man uzsprāgs šosejas vidū, tas būs ļoti, ļoti slikti. Ui, kā tur kaut ko zāģē kopā. Kā tur kaut ko zāģē kopā. Šosēja pāri, lūdzu, šosēja pāri. Esmu šosēja pāri. Kaut kas pašā galā ir iz vāka sašķīdis. Nu, ne sašķīdis, bet, nezinu, gultnes pajuts. Tajā L robā būšu atbraucis savus 15 km līdz mājām pats ar savā gaitā. 1 kilometru kaut kādu vēl bija trokšņi no kārbus, tur kaut kas tā kā strīķēja, tā kā ēdās. Tagad pilnīgi pulkaina braukšana, nekas, nekur, nekā. Varat paklausīties, kā izklausās, kad ieliek draivā tagad. Nu, kaut kā tā, es vienkārši pirms mājas ieliku draivā un iedevu čadu ritīgi pēdējos metrus, lai saprastu, ir tad viņi beigt vai nav. Un ir! Kaut kā tā. Nu ko, ilgais ceļš līdz mana zelta gabaliņa atkal kustēšanai ir sācies. Kur donors ir atbraucis, nočakarījos ritīgi čomu pagalmā, kamēr dabūju viņu atpakaļ. Ar dankrat dabūt augšā no zemes, visus riteņus saliku, piešķīlu, tiku pie sevis, pārbaudīju spiedienu riepās, lai var testa braucienu iztaisīt.
Tā jau viņam slimības lapa, viss kārtībā. Gandrīz beigusies slimības lapa. Bet viņš iet uz detaļām. Tā kā, ja kādam interesē, varat prasīt rokas eļļā čalim. 2,8 CRD, tā 4,5T vai kāda tur es vakar teicu kārba. Pēc vīna sakrīt ar manējo pati kārba. Iespējams solenoīdu bloku vajadzēs no manējās pārlikt uz šejienu vai vadību. Iespējams pasēs. Internets man to pateikt nevarēja. Vai viss uzreiz tā kā čotka būs. Ripo. Viss šķiļās. Dīzelītis. Ielēja soļķi. Vēl bišķiņ, lai varētu izbraukt un tā objektīvi novērtēt, kā kārba darbojas. Lēc gan viņš kaut kā dīvaini. Bet, kad pielicis, darbojās stabili viss. Kā jau donoram, pilns salons ar visādiem labumiem. Nu ko, testa brauciens, tepat par rajončiku. Izgāzīšu līkumu, sapratīšu, vai pārmetās līdz 4. robam, vai kārba neko nedauza. Eļļa viņai tīra, smuka, sarkana iekšā, līmenis ir. Tagad tik jāizbrauc līkumu un viss, un tad jau pie manis uz pacēlāja un sākšu ravēt visu nost. Kārba arī pārbaudīja. Kārba viss slēdzās, ātrums nedauza. Kļūdu kārbai arī nav, tam TCM modulim. Tā kā nedaudz piekārtoja garāžu. Esmu gatavs dzīties iekšā, sākt skatīties, ko vajag jaukt nost, lai kārbu dabūt. Iekšā ir. Varam ķerties pie darba. Tā, nu ir pirmās dienas vakars jaunajā sāgā par ātrumkārbu. Pa dienu esmu izcilājis domas turpu šurpu, vai es to vispār gribu un tā, bet realitāte manam Voyagerim pašlaik ir tā, tiešām realitāte. To kārbu, kas ir atkauta, reversa vairs nav, ir visi ātrumi tikai uz priekšu, un to ir čīkst un brakšķi visi kārba. Viņu restaurēt jēgas vairs nav. Tur ir 1,5 štuka vai 2 jāieliek viņā, un mašīnas vērtība no tā nepalielināsies par tādu summu, un tā vispār ir mašīnas vērtība labi, ja. Tāpēc manam budžetā zelta gabaliņam variants ir tikai donors. Esmu ticis tik tālu ar savu jaunā donoru izjaukšanu. Viss purns ir nojaukts lēnām, dodos ātrumkārbas virzienā. Un šitien es jaucu ārā, viss smuki krāmēja salonā, viss skrūvējas vaļā, viss smuki ņem nost, labi, tur vadus kaut kur apkniebi, kaut kāda trubiņa, kas tāpat neskrūvējas vaļā, nokniebi. Tas viss aiziet rezerves daļās. Bet tas, ko es saprotu, tā stulbā realitāte ir tāda, kad nākamais uz pacēlāju karāsies atkal zelta gabaliņš, atkal ar izjauktu purnu, un vēl trakāk, ka jājauc nost ir apakš, tas palīgi rāmis viss zem tilta, lai dabūtu ārā kārbu. Tas ir tāds. Es to nedaru tikai tāpēc, lai radītu saturu YouTube. Es tiešām to mašīnu uzturu tā kā tādu budžeta variantu, tā kā vecā zvaigžņu kara filmā, kad tam tur kosmosa kuģim kaut kāda detaļa noplīst un tur ielido kaut kādā kosmosa kuģu kapsētā, izvelc ārā. Šis taču ir starpgalaktiskais palaidējs, iekšā kuģī un aiziet. Nu, apmēram tāpat izvelc no kaut kāda cita veca lūžņa ārā kārbu, kurā nesit, kura brauc, kura pārslēdzās, kļūdas nolasīja viņai nav un visu nes viņu no šitā lūžņa vecā kosmosa kuģa ārā un tajā vecajā kosmosa kuģī iekšā. Par jaunām detaļām šeit runa neiet. Maksimums būs jauna eļļa kārbā un jauns filtrs. Nu, droši vien blīvslēgs kloķinē, vairāk nekā. Tā kā vēl kaut kādu stundiņu maks pamaukšu līdz 10 vakarā, lai var mierīgi aiziet nomazgāties un aiziet gulēt. Un viss, un tālāk jau domāju, ka rītdien būs šīs kārbas demontāža. Jauna, skaista, saulaina diena, un es atkal esmu savā garāžā. Paņēmu pauzi no darbiem pusdienas laikā un nāku pastrādāt pie šitā mēsla. Nu, kāpēc mēsla?
pie šīs skaistās sarūsējušās mašīnas. Jā, pāris sīkumi, pāris nianses, kuras vajadzēja YouTube paskatīties un kuras es arī paskatījos, ir kā pareizi to kārbu noņemt, un šeit ir būtiski nianses. Kur uzreiz sagatavoju ar ko motoru pagriezt. Redz, kur sarderis ir noņemts, tur šitās tas skrūvs būs jāgriež un jāskapē vaļā. Tās ir skrūvs, ar kurām turās tā hidromufe, vai kā viņi tur sauc, hidroģenerators. Arī kur tās skrūvs ir jāskrūvē vaļā, jo hidroģeneratoram ir no spara rata. Viņi ir jānoskrūvē nost un viņi jānoņem nost ar kārbu. Savādāk tur ir ko bojāt, ja viņš paliek klāt pie motora. Tad no visām šlicēm kārbā viņš valkās ārā un viņu var sačakarēt, jo tur ir 2 līmeņu zobrats un vēl 2 šlices galā. Tā kā viņi ir jāskrūvē vaļā no spara rata, šādā veidā, griežot motoru. Uzgriež katru skrūvi, labi, es aizgriezu bišķi garām. Bet uzgriež katru šito skrūvi. Viņi skrūvē vaļā, viņas laikam ir 3 kopā. Ja pastīšos, varbūt 4. Man liekas, ka 3. Un ar pārēju arī ir tā, ka vēl neesmu tālu ticis. Augša viss ir atskrūvēta, kārba ir pa dušku noņemta. Kārba karājās vienā stropē, motors tur otrā stropē. Un tad paliek vēl šitā lielā paduška kārbai, ar ko ir jātiek galā. Un tad kārba, un droši vien šito rāmi vajadzēs palaist lejā nedaudz, lai kārbu varētu tā kā izāķēt no turienes ārā. Bet tad jau man būs jābrauc pie čomu pēc tā statīva, jo svar viņā ļoti pietiekami, lai rokām viņi nevarētu noturēt. Tā kā, skrūvējam. Uz vakara pusi vajadzētu būt tā, ka šitas jau brauc ārā, ripo ārā un savējo dzīšu iekšā. Un tāpat tās sāku šķidot. Es saprotu, ka visiem jau droši vien ir apnikusi tēma par GPT un Gemini un visiem pārējiem AI rīkiem, bet atnācu pusdienās un tagad kaut ko pagūglēju un beigās uzprasīju, tā interesi pēc Gemini, ko viņš domā par šo kārbu sadarību starp 2001. gada Town & Country 41TE un 2006. gada CRD 41TE kārbu. Un Gemini uzstāja uz to, ka kārbas nesadara. Kā Bellhousing, tas pattern, kas ir skrūvju izvietojums un skrūvju vietas, kas šīm kārbām esot dažādas. Un ka 41TE nenozīmē, ka kārbas ir vienādas, kā skrūvju cauruma atšķiroties. Galvenais, ka es to uzzināšu tikai tad, kad es noņemšu arī savam Chryslerim kārbu nost. Jo pašlaik tā ir vienkārši minēšana, un ja tās kārbas nesadarēs, tad es būšu labi ieguldījies čomā Voyager izjaukšanā. Tā kā vēl viens tāds āķis, ka 100% pārliecības nav, ka tās kārbas sadara jau cauruma ziņā stiprināšanai pie motora. Redzēsim. Nu ko? Kārbas nav. Kārbas galda. Jāsaka, ka ir pāris komentāri. Man obligāti vajag šitādu statīvu. Ar viņu reāli var mašīnu pacelt, ja vajag. Bez viņa es būtu pielicis biks, jo šitas vērķis sver kaut kādi 60 kg stabili. Tagad ir tālais, ilgais ceļš un darbs. Viņu notīrīt, apskatīties čopačom, kas un kā. Bet šitāds briesmonis tas ir. Briesmonis ir uz galda. Tālāk jāpieņem lēmums. Varbūt laižam lejā arī motoru. Ne gluži laižam lejā, bet tā kā ceļam ārā varbūt arī motoru pie viena. Liekam uz paletes, bet labi, tas jau sakos vēlāk, vai mēs to vispār tagad darīsim. Bet puse uzvaras ir. Tā objektīvi skatoties, man kā pirmo reizi to darot, ņemt nost kārbu, tā, ja no rīta, pieņemsim, mēs sāktu, vakarā droši vien kārba būtu nost.
bet ne ātrāk. Nu, kaut kā, es nezinu, te ir tas jānoņem, ir tāds visu laiku kaut kāda secība jāievēro, un droši vien, ka liekot virsū atpakaļ būs jāatcerās, kā es nosņēmu, nu, lai Dievu dēļ neaizmirst kaut ko izdarīt, ko nevar pēc tam vairs izdarīt, jo tad ir audzes. Nu, tas ir liels svars, ar ko žonglēt, un diezgan atbildīgi, ko nesačakarēt. Tā kā, tā kā šitā. Tagad visticamāk, ka sametīšu atpakaļ riteņus, lai var šito te dampi dabūt ārā un man zelta gabaliņu attiecīgi dabūt iekšā. Neuzfilmēju, bet neplānot paņēmu no kaimiņa telferu un izrāvām ārā arī motoru. Nogriezu no visa, pacēlu, uzskrūvēju apakšā no brusām rāmi, paleti un noliku atpakaļ. Tagad dzenam atpakaļ pie čoma. Domā, uzbrauks? Reku šitā izskatās. Motors iekrāmēts atpakaļ. Šits būs piedzīvojums. Motors vienkārši uzkrāmēts, galvenais, lai tagad nebrauc nekādi pašiki. Nedaudz pievācu garāžu. Telferi atstāja, gadījumā motoru vajadzēs iekarināt kādā brīdī. Ar Hondu atpakaļgaitā aizvilku Voyageri, savu zelta gabaliņu ārā no dārza ar skatu pret garāžu, jo uzminiet, atpakaļgaitas nav. Bet uz priekšu visi ātrumi strādā, ar garaboņu, bet strādā, tā kā iebraukšu iekšā svajim hodam, tā teikt. Šai kārbai pēdējais brauciens. Tik ļoti nelaikā viss šis remonts, viss šī jēzga, šī padarīšana. Es tik ļoti nesen tā kā esmu salicis pēc galva remonta kopā visu motoru, visu priekšu, viss ir salikts un atkal viss ir jājauc ārā un atkal jau. Un pastāv vēl kaut kāda iespēja, ka nederēs beigās tā kārba. Kaut kāda iespēja pastāv. Tā kā, šodien es vairs daudz te nedarīšu. Jāpamontē beidzot kāds video. Jāparāda, kā man iet, jo sen jau nekādu video vairs nav bijuši. Un tagad pirmais, kas būs, kad es viņu sākušu gatavot uz apskati, vai cik tas dīvaini nebūtu. Video, ko es tagad montēšu, ir kā es viņu sāku gatavot apskatēji. Lai gan šobrīd es jau zinu, kāda situācija ar viņu. Tagad. Bet neko. Jāskrūvē. Tikai jāskrūvē. Labrīt. 3. dienā manā zelta gabaliņa kārbas sakarā. Šodien man ir vēl kādas 3 stundiņas, kaut ko šitien pakrāmēties. Vakarā finišēju tik daudz nojauktu. Šodien, lai nav nekāda man tagad ieberziena, lai es tiek uz priekšu, nojaukšu abas puses, lai var puses dabūt ārā. Un tāpatās droši vien arī kaut kā noticināšu eļu, lai pa puses caurumiem pēc tam nelīst uz galvu, tā kā tā man tur ir noasiņojusi pa nakti. Un viss, un tad man šodien koncerts, un šodien es baigi neko daudz neizdarīšu, un tad svētdiena. Droši vien aizēšu šitien. Bet es tagad kombinēju darbus, nedaudz paskrūvēju mašīnu, tad sievai siltumnīcu iztīru, paskrūvēju mašīnu, tad, nezinu, kaut ko piegrābi, sagrābi pagalmā, tā kā negribās te pilnīgi tā kā nošauties atkal tikai garāžā sēdēt. Kā? Kaut kā tā, močiem, tālāk liekam mūzonu un bliežam, strādājam, skrūvējam. Rekur, šitik tālu es esmu ticis, pirms man ir jādodās šodien. Manā konkrēti gadījumā ir bišķiņa savādākā uzbūve šeit visam. Pieņemsim, man šeit bija izplešanās trauks radiatoram, kuru vajadzēja noņemt, lai tiktu klāt pie štekeriem, jo tie visi tur bija iekšā dubļos, tur vajadzēja saprast, kā viņus noņemt. Dīzelim šeit priekšā nav, kolektoru man ir. Tātad aiz kolektoru es iekarināšu motoru, lai noņemtu nost pa dušku. Starterim trūkst 1 skrūvi. Okay. Runājot par skrūvju izvietojumu un tā, es esmu pašlaik apmēram salīdzinājis, cik var. Viss pas. Tālāk ir ātrumu trosei jāizskrūvē tējas plasmas nāk augšpusē
skrūvīte. Tā ir jāizskrūvē, lai nomauk nost trosi. Un troses apvalku ar maņķirovku jādabūna ārā no stiprinājuma. Tad, kas te vēl? Nu jā, un tad principā jāsāk pa vienai skrūvai augšpusi visu skrūvēt vaļā, jo vispirms atskrūvēs augšu. Pa startera lūku. Vai arī manā gadījumā man šeit ir vāks. Dīzelim bija jāgriežas pararātu un jāatskrūvē vaļā hidroģeneratoru. Šitās skrūvas bija jāatskrūvē caur startera caurumu. Manā gadījumā man ir apakšā tas bleķa vāks, lai tiktu klāts pararātam no apakšas. Tā kā kaut kādos video tās skrūvas skrūvēja vaļā no apakšas. Nu un šeit viss jau ir gatavs, puses ir ārā. Pusrāmas apakšējais ir viss atskrūvēts, viss. Tātad nākamie soļi rītdien nost paduška, spilvens nost, starteris nost. Tāda šeit ting skrūves, ātruma trosa, augšējais spilvens. To es atskrūvēju gan no plaukta, gan arī šeit. Šeit ir redz, kur caurums. Un tur ir skrūvas galva. Un tā skrūvas galva tā kā atlaiž kārbu no paduškas. Var jau būt, ka vienkārši, paduška tad nav jāskrūvē nost, vienkārši tā tur garā skrūva jāizskrūvē ārā un viss, un kārba aizies uz leju. Lai gan vieglāk atbīdīt visu kārbu nost ir tad, kad nekas nav jāatbīda. Tad, kad šitas ir atskrūvēts, tikai šitā tiesa kaut kādu nedaudz šķirbiņu jādabūna. Tā kā droši vien, ka to padušku nemaz nav jāskrūvē nost no rāmi. Un tad ir augšējās skrūvas, cik tur ir palikušas, man sanāk, no startera vietas 1, 2, 3, 4. Šito laikam es skrūvēju jau mašīnas aizmugurē, no mašīnas apakšas. Viss, un tad darbs apakšā. Šito tačku, par cik es plānoju ar viņu braukt, es nejaucu ārā brutāli, es visu ļoti kārtīgi. Smuki jaucu ārā. Vienīgais jāsaka, kad es jau no galvas atceros skrūvēm izmērus, viss ir sēļots. Viena tikai tā palīga rāmja apakšējā. Viena skrūva nenāca vaļā, tur nācās uzmaukt trubu galā atslēgā, un tad viņi tāpat atnāca vaļā, un es uzreiz visu sasmidzinu ar atrūsotājiem un eļotājiem. VD līdzīgajiem, un tad viss atskrūvējās. Bet, šodien darbiņš beidzās, un jāmočī jāpadejo, un jāiet tusē nedaudz, jāatslēdzās no visu šitā, jāatpūšās. Un tad rītdien ar pēctusiņa spēkiem, negribēju teikt jauniem spēkiem, pēctusiņa spēkiem rītdien jānāk un jādabūna kārba uz galda, lai var salīdzināt šitos abus brīnumus un saprast, kas der, kas neder. Kaut kā tā. Tā kā tiekamies atkal tāds hops būs leciens laikā uz nākamo dienu, kad es atkal skrūvēju. Čau. Nu ko, sveiciens svētdienā. Un es esmu diezgan dzīvs un mundrs un blablabla pēc koncerta. Nekādu baigot usiņu neiegriezām, nodejojām koncertu. Un nedaudz pasēdējām, patusējām un atbrauc laicīgi mājās. No rīta esmu pamodies un esmu gatavs atkal skrūvēt. Tātad, atšķirības manam motoram no dīzeļa CRD. Rekur, lai gan starterim man ir tāda pati lūka. Pararata tās skrūvas es atskrūvēt caur šeit nevaru. Manā gadījumā, redz, kur apakšā noņemās nost aizsargs un bleķis, šitas te, rekur, šitāds noņemās nost. Un tad redz, kur ir skrūvas, es jau šito sāku skrūvēt vaļā. Attiecīgi, manā gadījumā, manam dzinējam ir šeit jāskrūvē vaļā tās skrūvas, lai atlaistu hidroģeneratoru, šito te lielo bambāli. Lai viņi atlaist vaļā, ir jāskrūvē šeit, šajā vietā. Tā kā tagad skrūvēju vaļā. Augša viss ir atlaista. Paliek man redz, kur mēģināšu kaut kā parādīt. Rekur te augšā, tā skrūve.
viena tur vēl ir. Un apakšējos it kā noskrūvēju. Augšējā tā ir ārā. Ja nemaldos, man šķiet. Tā kā laikam, ka pēdējās skrūves viss ir atskrūvēts. Man tagad vajag atskrūvēt vaļā šo pūsli lielo bambāli. Un tad es varētu mēģināt kārbu vilkt nost. Tad man viņi ir jānolaiž nedaudz lejā, lai es varētu dabūt trosi ārā no stiprinājuma. Viss. Un tad man kārba būs uz galda arī šī. Tā kā svētdienas noskaņojumā turpinam skrūvēt. Nu, kārtējais teleportiskais lidojums laikā uz priekšu, un rekuri man ir noņemta kārba. Donors, mana kārba, donors, mana kārba. Un kārtējā atšķirība, vienīgā atšķirība, ko es atradu, rekur man bija sensors, es viņu netīšām nolauzu. Šis ir kaut kāds sensors. Te ir baigi interesanti. It kā ir uzmetināts plāksnes uz pašu tā hidroģeneratoru saucamā, bet viņas nesakrīt ar līniju pret sensoru. Līdz ar to es nezinu, ko viņš īsti tad tur dara, jo tās plāksnes viņam tā kā skrien garām. Garām viņas ir dziļāk. Tātad viņas nestājās pret sensoru. Un visu, ko viņš var nomērīt, es nezinu, ko viņš var nomērīt. Šai kārbai, šajā vietā ir gumijas plurķis. Nekāda sensora tur nav. Bet ko tagad es darīšu ar šito štekerīti un ko tas nozīmē, es nezinu. Ir jāsēžās atkal pie kompja un jāpalasa, jāpainteresējās. Šeku reku kārtējā diena jūsu teleporta stāstā, jo jūs esat teleportējušies jau 2 dienas uz priekšu. Un mēs esam nonākuši garāžā, kurā brīnumainā veidā šī kārba jau ir nomazgāta, notīrīta un gatava solenoīdu bloku maiņai. Tad uzkrāmēju šito te smago lielo to tur uz šitā te. Tad lēnām dabūju līdz durvīm, tad dabūju ārā uz šīferi, tad aizvilku tālāk salītē. Nomazgāju. Pirms tam, protams, aizlīmēju ciet visu ar gumijām šitos te. Lai nekur nekāda ūdeņi netiek iekšā, un es arī netēmēju šeit, es te apkārt mazgāju, bet virsū netēmēju. Nu, un tad nomazgāju visu, nu ne jau tur baigi tīru, bet vismaz viss, kas te bija kakti pilni ar dubļainiem māliem, sakrājušies, to visas es izmazgājis. Tagad man vajag šitās 2 trubas. Šeit viņas ir savādāks, šeit droši vien ir ieskrūvēti, štucerīši iekšā. Tos man ir jāpārskrūvē uz turien, jo te bija presētās trubas, viņas bija sapalūšas, viņas ir, protams, sabojātas. Tā, šitie dačiki ir kārtībā. Šeit, šai kārbai nāca gumijas puļķis iekšā, kur manai kārbai nāca šitāds te. Nu, es nolauzu viņam visu štekeri, viņi nevarēja nekādīgi izkustināt, te viss izšķīda. Bet viņš... kur sanāk pusē. Viņš rekur te nāk iekšā tāds lasītājs. Es viņu tagad pat iebās nevaru. Viņš šeit lasa kustību lielajam pūslim. Šitam te hidroģeneratoram. Viņš mēra kustību, apgriezienus kaut kādus. Viņu ļoti grūti bija internetā sameklēt. Beigās es viņu atradu. Viņam vajadzēja būt atrodamam kā output speed sensors, automatic transmission, bet pēc ilgiem meklējumiem es viņu atradu vispirms pēc formas un tad izsekoju un beigās atradu un jau sazvanījos ar Metro Auto, viņiem viņš ir uz vietas 44 eiro un viņš saucās crankshaft sensors. Tā kā sanāk, ka viņus droši vien izmanto arī kloķvārps stāvokļa kontrolē. Bet šajā gadījumā viņš skatās uz hidroģeneratoru un mēra viņa apgriezienus. Tā kā tā, jebkurā gadījumā labi es ķeros klāt, mainu solenoīdu bloku un tad jums atkal teleports uz priekšu progresā.
Skolā iesāk ar šito bardaku garāžā. Visu laiku viss beidzās ar bardaku. Papīri, eļļas, kanniņas, vanniņas, papīri, lūžņi un labas kārbas, lūžņi. Bet ir jauna diena ar jauniem piedzīvojumiem, un šodien es sākšu komplektēt kopā kārbu likšanai augšā. Plānā ir noņemt nost vāku, noņemt nost filtru, atkniept vaļā filtru un paskatīties, vai viņā nav metāla skaidiņas. Ja filtrā būs metāla skaidiņas, tad šī kārba augšā neliekās vairāk. Ja filtrā metāla skaidiņa nebūs, tad es lieku iekšā jauno filtru, lieku virsū vāku ar jauno blīvi, ielieku sensoru nopirktu augšpusē un viss, un es varu krāmēt virsū statīvam un pumpēt augšā kārbu. Un ja es to šodien izdarīšu, tad es šodien ļoti ticams, ka tikšu arī līdz mašīnas pielēšanai un vismaz ieraudzīt, kas darās ar visiem rādījumiem visu. Nu, tā tad šādi izskatās nomazgāts mans solenoid bloks, iztīrīts viss. Tagad jauno blīvi uzliku virsū un likšu virsū šeit. Viņš smuki viņam vajadzētu iecentrēties savās vietās. Nu, tur viņš arī stāv. Un viss, un jāvēl klāt. Un tad jādomā, kā man kārbu kaut kur pacelt vai iekarināt, lai es varētu noņemt to vāku un pārbaudīt filtru. Tā, nu, šitā tas izskatās. Droši vien tagad man no mufas arī iztecēs ārā. Viss filtrs ņemās nost. Ļoti vienkārši. Šādi te. Un taisīsim filtru vaļā un apskatīsimies, kas lācīti vēderā. Šitā te pēc viena cita, protams, YouTube video es apskatījos, kā to filtru attais vaļā. Tā bija kaut kāda vieta Krievijā, kurā ir ritīgi noliktava ar visādām kārbām. Un Džeks tieši paņēma uzliku uz galda precīzi šito TCR2 8 CRD kārbu 41 TE. Par viņu visu, ko izstāstīja, un beigās viņi paņēma ar mehāniķu kopā un izjauca to kārbu. Un tāpatās viņi skatījās, vai šeit, šajā vietā, uz filtra nav, krieviski sakot, strūška. Tātad, ko mēs šeit redzam? Mēs šeit redzam pilnīgi tīru filtru, bez nekādām metāla skaidiņām, bez nekā. Tas nozīmē to, ka šī kārba ir dzīva, ka viņā nav nekādu pašlaik detaļu, kas kaut kā maļās kopā vai dilst. Tas nozīmē, ka šo kārbu es lieku virsū, mācam tālāk. Tās ir ļoti labas ziņas man, jo es negribēju ieraudzīt to, ko tajā video par tām kārbām, ko tas čalis bija filmējis. Viņi atjauc vaļā, atkniep vaļā filtru, un tur burtiski filtram tajā padziļinājumā bija iekšā smalkas skaidiņas, pat nedaudz. Nu, tas nav svarīgi, tas nozīmē to, ka kāds gultnis, visticamāk gultnis, jo tur nāk iekšā adatu gultņi, ir jau pametis čatu, un tas nozīmē, ka tādu kārbu vienkārši nebūtu jēga likt virsū, tāpēc, ka viņai dienas skaitīts. Šeit skaidiņu nav, tātad jauns filtrs virsū, jauna blīvi vākam un lieku kārbu. Tad vēl viņi iesaka uzpildīt hidromufu šito te. Viņi redz, kur manā bardakā, ko es pēc brīža sakārtošu, lai vairs nebūtu tik stulbi pretīgi foni. Redz, kur viņš ir pilns ar eļļu. Un tāpatās es arī, cik man kārba tagad stāv otrādi, un visticamāk no viņa izlīja ārā eļļa. Tad, kad kārba stāvēs uz statīvu horizontāli, es viņā jau ieliešu iekšā eļļu, lai viņš jau pašā startā ir ar tīru eļļu pilns. Nedaudz aizrāvos ar skrūvēšanu. Būtībā pat neaizrāvos, bet čakars vienam pat ar šito statīvu, tā kā tu vari uzpumpēt augšā, uzlikt kārbu, uzmaukt uz motoru, čakars vienam tas ir nereālākais. Man likās, ka es sastiepis plecus, rokas, zarnas, pirkstus un visu pārējo. Nevarēju uzmaukt kārbu, nevarēju dabūt uz to centrējošās bukses pirmās, un tad izrādījās, ka man motors vienkārši bija pa zemu. Bet labi, ka man stāvēja augšā starp
Lanžerona galiem tā balka ar stropi uz izpūtēju kolektoru, un tad es varēju pievilkt motoru augstāk un beigās uzķēru kārbu. Esmu salicis visus štekerus, ātrumu pārslēdzēju trosi, saskrūvēs visus skrūvus, novilcis visu augšu pa perimetru, visu. Puses vēl iekšā bāstas nav, apakšēju rāmu neko arī vēl neesmu skrūvējis atpakaļ klāt. Tagad ir jānoliek tas pūslis, saucamais hidroģenerators jānoliek pret pararata caurumiem, jāpagriež te. Uzlikšu uz siksnu skriemeļā varatoku vienkārši un te skatīšos. Tagad man jāskatās, vai nu es varēšu starteru caurumā ieraudzīt, vai arī man tomēr vajadzēs. Labāk parādīšu. Tātad redz, kur ir motoras pararatā caurumi. Šitādas skrūves, 4 gabalus uz līmes jāsēdina te caurumi. Un es ar šitien uzlikšu virsū varatoku. Griezīšu aiz skriemeļu motoru, kamēr te pretī nostāsies skrūju vietas tam pūslim. Tas izskatās rekur šitā te vieta pagriezīsies pretīs pararata caurumam, un tad es smuki ieskrūvēšu iekšā atkal vēļu. Smuki ieskrūvēšu iekšā skrūvi. Tā kā tas man te tagad uzdevums, tad es varēšu uzlikt virsū šitien aizsargu un novilkt visu apakšējās skrūvas, un pie viena tad varēšu likt virsū arī starteri. Šī vakara beigu updates par to, kas padarīts. Tātad no virsas šīs visas. Viss šeit ar kārbu saistītais ir izdarīts, saskrūvēts. Pat šļaukas jau uz dzesas radiatoru pievienots, viss saskrūvēts, viss ķegas, troses, skrūves, starteris, viss, kas bija saistīts ar kārbu un dzaužiem ar to saistītais, viss ir saskrūvēts. Ir iemaukts iekšā abas puses, jau rumbas uzķerts uz abām lielajām skrūvēm. Arī šajā galā, garā puses jau ir iekšā, kas rītdien turpināsies. Rītdien turpināsies dzesas visa likšana kopā. Es ņemot nost patrabuku tās trubas, salauzu pāris hamutus vecos, tos atsper. Tā kā rīt man nāksies nopirkt jaunas hamutus. Un jā. Tātad šodien metu mieru. Kārba ir virsū, viss, kas ar viņu saistīts, ir virsū. Šobrīd varu pateikt, ka es zinu vienu lietu, kas tiešām šīm kārbām atšķīrās. Un tas ir tai hidromufei, bumbulim, pūslim, vai kā viņi tur sauc. Viņam ir 2 metinātas uzlikas. Līdzīgi, ja kāds zina, kā motocikliem ir uz aizdedzēm, arī ir uzmetināts plāksnīts, kas iet garām dzirkstels lasītājiem. Kurā brīdī dzirksteli ir jāšauj. Manas kārbas pūslim, tam sačkarētajam, bija abās pusēs. Vienā pusē garāks tāds, otrā pusē īsāks, kas iet garām tam lasītājam, ko es salauzu un ko es nopirku jaunu. Šitai kārbai uz pūšļa ir tikai viens dzelzītis. Attiecīgi, šobrīd es ceru, ka tas neko man nemainīs, ka viss darbosies un tādā garā. Ja tas būs pie vainas, tad ir baigā dimbā. Tad skatīsimies uz priekšu, nespriedīšu, kā varētu būt, ja varētu būt. Šobrīd kārba ir uzlikta ar manu solenoīdu bloku, ar manu vadības kompi. Rītdien pildīšu iekšā kārbā eļu, salikšu dzesēšanas sistēmu, saskrūvēšu abās pusēs ritošo, lai var uzlikt riteņus. Un principā ar neuzliktu buferi, droši vien neuzliktu kondicionieru radiatoru, nepārāk visu saliktu, bet tā, lai mašīnu var darbināt, lai viņi dzesējās, lai viss darbojās. Rītdien šķilšu vakarā, pēcpusdienā vakarā. Un sākšu skatīties, kā šī jaunā kārba darbojās. Un tad jau redzēsim, kā būs. Čau jaunā dienā. Esmu atgriezies savā bardakā, pie sava nedaskrūvētā vāģa. Šodien lieku kopā dzesēšanas sistēmu. Ir jau iepirkts pretsasalis,
lai nav pasasals manā mašīnā, man ir pretsasals antifrīzes sapirkts. Sapirka arī rekur hamutus kārtīgus. Man patīk šitie skrūvējumie, jo viņi forši savelku, viņi ir plati, viņi nebojā šļaukas. Trubas, patrobukus. Jā, tā kā, jā, šitam caurumam šodien jābūt aizpildītam. Aizmirsu nopirkt smalko mazo trekterīti. Būs jādomā, kā kārbā eļu normāli dabūt iekšā pa to šķupu. Bet to es izdomāšu, tā nav problēma, tā kā jā, ķeramies pie darba, lieku mūzonu un bliežu darbus. Tā tad vēl vienu svarīgu darbu izdarīju, ko es biju piemirsts izdarīt. Es paņēmu un izmazgāju kārbas radiatoru, jo viens no priekšnosacījumiem tam, lai jaunā kārba neaiziet pie dieviņiem, ir izmazgāt visus sūdus, kas var būt vēl palikuši vecajā sistēmā. Un izņemot pašu kārbu, tās ir šļaukas un kārbas radiators. Tāpēc izmazgāju šļaukas, un tagad kārtīgi ar tādu tā kā radiatoru tīrām, un viņš ir līdzīgs pulšamais karburātoru tīrāmajiem, rītīgi pielēju pilnu to radiatoru 3 reizes un ar kompresoru izpūtu ārā. Kamēr nāca pilnīgi tīrs, es lēju uz papīra ārā no radiatora un skatījos, vai nav kaut kas vai kaut kāda sīkuma vai melnuma. Bet tas pirmais, ko es izpūtu ar kompresoru ārā, te pa visu bļodu pāri, tur nāca purvs. Tur kārbas radiatorā bija brutālākais purvs. Interesanti, kad tas bija viņš tāds uzradies, jo vismaz uz šķupa es biju pārbaudījis eļu, viņa bija tīra un sarkana. Tagad, protams, viņa bija melna un pilna ar sūdiem, tāpēc, ka tur malās kopā kaut kāda sajūga vai kas, es nezinu. Bet tādam purvam tur iekšā nebija jābūt. Radiators jau ir vietā, dzesēšana jau ir salikta. Tagad atliek uzlikt kārbas dzesas radiatoru. Un tad, principā, es esmu gatavs sākt pildīt eļu iekšā kārbā. Jā, un tad vēl man jāuzliek ir šitie te. Jāsaliek riteņi abās pusēs, un tad es varēšu laist lejā uz riteņiem, un jau, es domāju, pēc kādām 2 stundām šķilsim dziesmām. Močiem tālāk. Kārbus tests atliekās, jo uzpildot antifrīzu, protams, ka man mašīna sāka čurāt un ir padevusies viena vieta, ko es jau iepriekš teicu, kas izskatās mitra un būs jātaisa. Kā metālu es atradu. Ar 4 šuvēm ritīgi nometināju. Un viss ir salikts. Kā lai gaisa noķer. Reku jaunu šļauka virsū, sametinātais viss čotka, augšā viss ir savienots, tā kā pildam antifrīzu, pildam eļu un šķīlēns. Eļu esam uzpildījuši, viss ir saliets, uzpildīts, esam gatavi šķilt. Tā, pagaidām viss darbojās. Tas nozīmē, ka kārbas vadība darbojās, es pagaidām sildu, neko nedaru, neko vēl neslēdzu. Lai viss pasilst, lai neuzrodās nekādu blakus trokšņu, un tad arī likšu reversā, pacēlām augšā mašīnu, lai varētu ielikt robā un saprast vismaz brīvgaitā tādiem brīviem ritiņiem, kas notiek. Izbraucām, iztestējām, noregulējām, nevis noregulējām, bet mēs tā kā uztaisījām to saucamo adaptāciju. Tad, kad kārbu uzlikt virsū, ar viņu ir jāpabrauc, lai viss tas Transmission Control Module TCMs, tur ar EQ viss tur sasinkojās, visus dačikus saprot, kā viss grozās, griežās, notiek un viss. Un ļoti interesanti, jo brauc ārā, pieņemsim, no garāžas, tā kārba tā kā viņa brauc labi un tad paliek neitrālais kaut kāds. Tad viņa atkal tā kā paķer tos, uzdzen to spiedienu, tu brauc, man kalniņš sanāk pie vārtiem. Atpakaļ gaitā brauc augšā, bišķiņ piebremzēju, viss nav, draiva nav vairāk. Atkal viņa tā kā paķer. Šitā te padzināja, viņa turp šurp iedzina iekšā, paskatījos, eļu jāuzliek binu, jo sistēma paņēma, droši vien radiators paņēma iekšā un tā. Tālāk izbrauc ārā un lēnā garā braucām ar čomu, pļāpājām. Tā pilnīgi mierīgi pūkaini, nemokot viņu, vienkārši brauc.
Un tad tu jau jūti, ka tad, kad viņi gaitā iet, viņi forši pārslēdzās otrais, pārslēdzās trešais, beigās pārslēdzās arī ceturtais. Īsnībā, es saku, viņa ātrums pārslēdz tā kā, nu, kaut kāds zefīri, maigi, mīksti, tā, ka tu redzi, ka tev tahometrā mainās apgriezieni, pārslēdzās ātrums, apgriezieni nokrīt zemāk, bet tu nejūti, ka tas notiek. Reāli tā kā fiziski ātruma pārslēgšanos tu baigi nejūti. Droši vien kā, agresīvāk ieskrienoties jutīs. Bet tā mēs izbraukājām kaut kādus 35 km kopumā, to pusstundu stabilu. Man liekas, pat drīzāk tuvāk pie 45 vai 50 minūtēm nobraukājām. Atbraucām mājās, tad es reāli braucu iekšā un atkal viņa tā kā, ja pilnīgi uz mazajiem abarotiem tu gribi paripināties, nedaudz uzdot, tad viņai tā kā pietrūks un tev nedaudz vairāk arī jāuzdod, lai viņa tā kā sāk braukt. Iebraucām iekšā, loģiski, bija pilnīgi un absolūti jāuzlē līmenis, vēl kaut kādus 400 gramus uzlējām eļļu un viss un pilnīgi no nulles aizgāja. Viņa mierīgi darbojās, viņa tik līdz ieliec draivā, viņa uzreiz ir gatava braukt, ieliec reversā, viņa uzreiz ir gatava braukt. Atstāju un pienāca nākamā diena, šodiena, un es atnāku no rīta, pielaižu, pasildu, ielieku reversā, izbraucu ārā, te smuki līdz ielai, iebraucu atpakaļ, izbraucu līdz ielai, iebraucu atpakaļ, viss darbojās. Šī vakara uzdevums primāri man ir salikt visu purnu kopā. Jā, atnācu uz mašīnas, skatos eļļas peļķi, tieši transmisijas eļļas vaigā, domāju, tā, pusas saļņiks vai kas, bet izrādījās vienkārši, ka jauno blīvi kārbus vākam ir jāvelk, tā no sirds. Es biju pievilcis ar jūtām, bet acīm redzot, tas bija pa maz, suloja nedaudz blīvi un bija sapilējis uz grīdas. Pievilku blīvi, vēl tur bija daudz ko pievilkt. Tur vairs nekas nepilna. Tagad, principā, likšu virsū kondicionieru radiatoru, lai varētu jau likt virsū buferi. Gribās uzlikt buferi, lai tas purns jau ir salikts. Redz, ka šitik tālu es esmu ticis stundas laikā. Purniņš atkal ir salikts manam auto, kuram, starp citu, es domāju, jaunu iesauku, jo zelta gabaliņš dārgi maksā. LED-bāru jāuzliek. Tā tad mans draugs izlēma, ka viņš šausmīgi grib redzēt, kas manai kārbai ir vēderā. Mēs te ilgi cīnījāmies. Redz, kur ir šī tā cezis, tas ir magnēts. Tur ir kapu svētki. Tad ir, es gribu redzēt atkniepu šoļā filtru, kas tur ir iekšā, bet šeit ir, kā var ar tādu kārbu vispār mājās atbraukt. Te ir burtiski metāla gabali, metāla skaidrs. Žēl, ka nenofilmēju Dačikam galvu, jo viņš arī izskatījās drausmīgi. Bet noņemsim filtru, atkniepsim vaļā un paskatīsimies, kas iekšā ir. Bet īstenībā nepietika viena ar šito te, ka mēs hidrobloku vēl izjaucām. Jā. Tev eļļa līdz pa visu dienu piedod. Jā. Eļļa te mistiski tajā kārbā ir daudz. Mēs visi esam eļļā. Bet, jā, te ir itīgi kapu svētki. Tur ir rokas eļļā, jā? Jā, burtiski. Tā, rekur filtrs, tad, kad viņi atver vaļā, izskatās īstenībā šādi. Viņš ir pilns ar metāla gabalēm. Šitien ir kapu svētki pilnīgāk, jā. Tā diena ir klāta, kad es braucu uz tehnisku apskati. Tā kā kārba ir nomainīta, šarnīrs ir nomainīts un bremžugunis deg. Tad jūtos gatavs tehniskai apskatai. Ko es gribu pateikt? Jā. Tātad atbilde gan ChatGPT, gan Gemini atbilde par to, vai sadara kārbas. Viss sadara, viss pārslēdzās, viss strādā. Ir, protams, tagad kaut kāds jauns gļukītis, kas saistās ar gāzes iekārtas darbību. Pēc ilgās stāvēšanas ar noņemtu akumulātoru, iespējams kaut kas cits. Ģorgājās tā gāzes iekārta. Uz benzīnu iet gludi, uz gāzi jūt, ka kaut kas nav. Tāpēc būšu mājās, pieslēgšos kompi klāt gāzes iekārtai, paskatīšos, kas darās ar līknēm, kas darās ar sprauslām. Ja nē, tad būs jāpierakstās pie gāzes džeka ciemos un kaut kā tā. Tā kā tagad braucu, šoreiz laikam braukšu uz Rīgas CSDD, saku vēl Latgales ielu man baigi kaut kā neiepatikās ar savām ekstra interesantu parkingu sistēmu, stāvēšanu parkingā un savu numuriņu gaidīšanu, blenšanu uz ekrāniem.
Jā, uz turien tā kā es nebraukšu, braukšu uz Rīgas TSDD un tad jau redzēs, kā šis video beigsies. Nu tā, tad kā jau tas bija paredzams, man ir apskati uz gadu. Tāpēc, kad viņi, tiešām viņi neko cik neskatījās, burtiski braucot iekšā, viņš jau paskatījās, ka man bremžuguns strādā aizmugurējā un pacēla augšā, aizgāja taisnā līnijā līdz šarnīram priekšējiem, paskatījās, nolaid lejām visu laimīgu ceļu. Tā kā tik tālu viss ir kārtībā. Tālāk vajadzētu pieteikties uz gāzes regulēšanu pa jaunu un viss, un tad ķeramies klāt beidzot kempera tēmai. Ja neskaita to, ka man vēl sievas Honda būs jāparauj augšā un bišķi jāapskatās, kas viņai tur čarkst, vai tiešām atspēra izbeidzās. Nu, tās viss ir pupu mīzes. Nākamais ir beidzot jāķerās klāt kemperim, jāsametina izpūtējs, jānodefektē vēl apakšā, kas darāms, kas saeļojams, pieskrūvējams, jāuzmet aci bremzēm, jāsaliek drošības jostas vēl divās vietās un taisnā līnijā uz skatu. Čau un līdz nākamajam video!